Viņa zina par tavu biznesu visu, es neko. Mani nolaupa kaut kādu cūku, ņirgājās par mani. Kamēr tu noņemies ar kaut kādu Nellijas slimības vēsturi? Tu vispār lasīji, kas tur ir rakstīts? Visu laiku domāju, viņai taču maz meita. Stulbi. Pensionāri būtu daudz vieglāk novākt. Tēvs pareizi saka, no manis atkarīgs, cik ilgi par to domāšu. Jārunā ar viņu. Nē, viņš palika pie sava. Iedeva nedēļu. Jā, vari pārvietoties droši. Nu nav man tam miljonu, nu nav. Nu man darbi dēļ, es nevaru tikt galā. Un tad vēl tie kreditori uzsēdušies, grib man naudu. Gribu novākt Lorenzu? Nu pasargties novākt Lorenzu. Nē, kāpēc novākt? Man vajag apsardzi. Mēs iesim, viņi gulēs. Es izdarīšu tā, ka viņi guļ vēl vairāk ar chloroformu, jā. Tad tu palīdzēsi man viņu aiznest uz virtuvi. Tu atradīsi tabureti, es iesiešu virvi un tur mēs viņu arī atstāsim. Visam jāizskatās pēc pašnāvības. Cik vēl ilgi dienu skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man dzīslās, plūdīs, bet pa īstam sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli ienāk var klāt. Var pienākt klāt. Tas varbūt sāpēs, sāpes pakrāt. Visi sakrāt. Ar vienu vārdu, vienu vaimei var nesanāt. Nesamēmīlēti, mēlēti vajadzēja pārnāt. Sīkais mums ieraudzījis, mums ganā tinamies. Nē, raudzīs.
Viss. Atnes soli. Aiziet pie karnīzes. Paņem viņas kājām. Nelī? Viņi no kurienes tas mens? Viņš to redzēja? Nu, nē, es viņu atslēdzu. Man pazūda. Tam mentam gan čujs. Kā viņš zināja, no kurienes? Kā atvērās durvis, reiz zināja, ieraudzīs virvi, viņš visu sapratīs. Neko nesapratīs. Es noņēmu. Ko? Es noņēmu virvi, neko viņš nesapratīs. Baļīn! Kas ir? Salveti pazaudēju! Tu biji taisnība, ka tu teici, ka tu viss atškarēsi. Nu, kas tur liels? Ko kas tur liels? Salvetes labākais DNS materiāls. Gan jau skrienot izkrita, nezinu. Kas ķi atradīs? Neko krimināli neizdarījām. Nē, neko neizdarījām. Pilnīgi neko krimināli neizdarījām. Pofīgi. Kur alu var dabūt visi cieti? Brauc tikai, es zinu vienu klonku. Pazīstu pārdevēju, tikai nebrauc klāt kamerā. Ko jūs te darāt? Mieru. Nolaidiet ieroci. Ejiet prom. Mierīgi nolaidiet ieroci. Jums neinteresē, kā es te nokļuvu? Durvis bija vaļā.
Kāds bija jūsu dzīvoklī? Jūs kādu ielaidāt? Nē. Pirms miega durvis aizslēdzāt? Jā. Tiešām? Tiešām? Es biju vannas istabā, meklēju amoniaku. Jūs gulējāt ļoti ciešā miegā. Jūs zāles lietojāt? Nē. Man ir slikti. Jūs gulējāt ļoti ciešā miegā. Jūs zāles lietojāt? Nē. Man ir slikti. Jūs kaut ko jaucat. Es aizslēdzu durvis. Nu, tad kāds būs tās atslēdzis? Vai arī jūs esat tik drosmīgi un guļat pie vaļējām? Tas ir jūsu? Kas? Nē. Ja kāds būs atstājis? Atvainojiet. Man to. Mēs tev patās atstājam. Sēdīsimies. Kaut kāds murgs. Galva nesāp? Sāp. Ūdens. Kā jūs iedomājāties atnākt? Man aizķērās tas, ko jūs man teicāt, ka kāds vazājās gar jūsu durvīm. Nolēma atbraukt pārbaudīt, un durvis bija vaļā. Bet es tiešām aizslēdzu. Un jūs nebijāt viena. Atradīju jūs guļamistabā. Jūs bijāt tādā kā bezsamaņā. Viss kārtībā. Padzerieties. Padzerieties ūdeni. Jā. Un tad man kāds iesit un aizbēga. Kā? Es biju bezsamaņā. Es nesaprotu, kāpēc tas tika darīts. Kam tas bija vajadzīgs? Nezinu. Bet jūtat? Chloroforms. Gaisā jūtams. Es domāju, ka jūs iemidzināja. Kāpēc es nezinu? Varbūt apzagt gribēju. Viss kārtībā, es jau pārbaudīju, meita guļ. Nu, kā meitai guļ? Jā, viss kārtībā. Dzīvoklī nav kaut kas pazudis? Nē. Mums jau arī nebūtu ko zakt, tikai televizors un dators. Man tagad sāk palikt tiešām bail. Es vienkārši domāju, un ja nu tas nav zaglis, es domāju, kuram vēl jūs varētu traucēt? Jums toreiz bija tas incidents uz šosejas. Ir kaut kas līdzīgs, atkārtojies, noticis? Nē. Bet es nesaprotu arī, kāpēc tiem zagļiem vajadzēja nākt naktī, ja tieši pa dienu mēs esam projām. Nu, lai nebūtu liecinieku. Un varbūt, lai tas izskatītos pēc nelaimes gadījuma, teiksim, izkritāt pa logu. Un tā jau gan jūs nekad man mūžā nevarētu pateikt, kurš no koganiem jums uzbruka. Jūs domājat, ka tie ir viņi? Nu, kurš tad cits? Kuram vēl jūs varētu traucēt? Turklāt lieta ir prokuratūrā. Jā, bet man jau neviens nav nopratinājis. Tas jau ir cits jautājums. Bet, nu, iedomājieties, ja tā lieta nonāks līdz tiesai, jūs esat galvenā lieciniece. Un tāpēc es gribētu atgriezties pie vecā labā jautājuma. Nē, lūdzu, šodien nē. Es tiešām esmu nogurusi. Kāpēc jūs viņus aizstāvat? Es nesaprotu. Jūs neredzat, ko viņi dara? Viņi dara visu, kas viņiem ienāk prātā. Tāpēc paskatīsimies, labi? Nu, sakiet, kurš? Parādiet man, kurš?
Šo es nepazīstu. Pirmo reizi redzu. Tiešām. Tiešām. Tas bija motociklists. Tajā dienā viņš izlikās, ka cieta avārijā, tāpēc es apstājos. Vēl kāds? Jā, šis. Uz šo es šāvu. Viņš ir dzīvs? Dzīvs. Jā, un šis bija šofers. Viņi bija kopā. Bet tas jau nav nekāds pierādījums. Bet es taču teicu, tas viss paliks tikai starp mums. Saprotiet, es negribu pazaudēt tos pēdējos draugus, kas man ir palikuši. Es nezinu, kam tā nauda bija domāta. Tiešām. Man lika vest un es vedu. Un Kūpers, viņam bija aizdomas, ka viņi izsakos. Piedodiet, es esmu pārāk nogurusi. Viss kārtībā. Es jūs saprotu. Labi, es iešu. Man jāiet. Es piestrādāju pa vakariem. Viesnīcā par apsargu. Reizēm arī naktīs jāstrādā. Tāda dzīve. Es varu jums kaut kā pateikties? Nē, paldies. Viss kārtībā. Bet paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Un, ja man rodas vēl jautājumi, es taču varu jums zvanīt. Jā. Es jūs pavadīšu. Jā. Es jums ieteiktu tagad pāris dienas padzīvot pie draugiem. Jā, es tā arī darīšu. Jā, un mans telefona numurs, ja kas jums ir, tad, ja nu kaut kas, tad zvaniet, labi? Jā. Tā. Visu. Nu, zaudē uzvari. Kur jūs bijāt? Pēc alus. Es biju tik labi pacēlis vienā griezienā 800 eiro. Tagad vairs nav tik labi. Labi, viss beidz spēlēt. Davai bišķi. Pietiek. Roka jāpārsien ir. Būtu labāk zāli atnes. Kāda zāle? Var? Šeit šķidro maizi. Es paņemšu pārsienu. Jā. Nu, davai! Rinaldi, brokastis. Vairāk neatbildēt zvanu no Nellijas. Kaut kas noticis? Es viņai atzvanīšu. Jā, Jā, Nellija? pie manas naktī bija ciemiņi. Kas ir noticis? Pa nakti? Tā nav telefona saruna, varētu braukt. Pagaid. Nu, labi, davai, es tūlīt būšu, jā? Čau. Nellijai kaut kas atgadījies. Nevarēja pa telefonu pateikt?
Viņa nebija spējīga. Tāpēc, kad es dzirdu? Nu, nē, pie viņas pa nakti kāds bija. Pa nakti? Jā, es nesaprotu, kas te notiek, kāds durdoms. Kafiju gribi varbūt? Es būšu atpakaļ. Čau. Kas ir noticis? Naktī kāds ielauzās manā dzīvoklī. Iegāja manā istabā, man sazāļoja un izvilka no gultas, un ja nebūtu tas policists, es vispār nezinu, kas būtu noticis. Es neko nesaprotu. Kādā naktī atlauz durvis? Kāds nafik policists? Vitauts Morits. Tas, kurš mūs nopratināja? Jā, Rinaldi, es nezinu, man ir tik ļoti bail, es nesaprotu, ko viņi varēja ar mani izdarīt. Klusu. Klusu, dzirdi? Jā. Viss būs labi. Nomierinies. Tas mēģis kā suns visu uzlož. Nu labi, ka jūs nepamanīja. Interesanti, ko viņš tagad par to visu padomās. Ko, ka bijām zagļi? Stulba versija. Rādās, ka Kūpers tagad darīs visu, lai jūs sameklētu. Brīt. Domāju, iet gulēt, dzirdēju, kāds piebrauc. Viņi neliecinās. Es dzirdēju, kā viņi runā ar Moricu. Kā tu viņu zini? Biju servisā, meistars parādīja. Viņi nemaz neielaidās ar viņu sarunā. Pēc šīs nakts var pārdomāt. Labi, tik un tā vairs neko nevaram mainīt. Gatavojieties tikties ar Kūperu. Tagad viņš tā vienkārši neliksies mierā. Rādās, ka viņš darīs visu, lai jūs sameklētu. Ko nozīmē gatavojieties? Ejiet kačāties, ķip. Kā pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst, kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jaunā nepadotos, bet es izvēros teikt. Vieglāk samelot ir sev, cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm, bet